Labdien, visi Latvijas vēstniecības Polijā Facebooka draugi! Man ir liels prieks jūs sveikt. Esmu šodien atbraukusi no Rīgas, no Eiropas kultūras galvaspilsētas, un priecājos, ka mums šodien Varšavā izdevās pasākums, kurā mēs arī popularizējām Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Es gribētu pateikt, ka patiesi Rīgā ir bijis ļoti bagātīgs gads, ir vairāki simti kultūras notikumu bijuši, un vēl joprojām mums Rīt ļoti aktīva dzīve, un līdz pat martam būs daudz projektu, kurus es visus jūs aicinu apskatīt. Tie ir gan saistīti ar grāmatas 500 gadi, ar Trupātās grāmatas 500 gadi, mums ir īpaša izstāde Latvijas Nacionālā bibliotekā. Mums ir vairākas izstādes, kas veltītas dzintaram, vēl joprojām skatāmas līdz pat martam, gan dzintars Latvijas arheoloģijā, gan arī dzintars eģiptoloģijā, jo, kā izrādās, tad dzintars bijis atrasts Tutanhamona kapinēs. Un to mēs zinām pēc dzintara DNS, ja tā var teikt, jo to šodien zinātnē var noteikt. Tāpat mums ir vairākas izstādes, kas veltītas dizainam, ir izstādes, kas saistās, piemēram, ar franču mūsdienu mākslu. Tā ir skandalozā franču mākslinieca Orlāna, kuras izstāde redzama Lietušās mākslas muzejā. Ja jums izdodas vēl par šīm brīvdienām nonākt Rīgā, tad jūs sveiks Staro Rīga, lielākais Baltijas reģiona gaismas festivāls, 22 lieliski gaismas objekti visā pilsētā. Protams, skaistais Ziemassvētku laiks, kas jau, protams, ir skaists visur, bet arī Rīgā gan Reigļu ceļu, gan Ziemassvētku tirdziņiem un koncertiem un noskaņu. Arī filmu festivāls, starptautiskais filmu festivāls Rīgā decembra sākumā, ļoti bagāta kultūras dzīve. Tāpēc es aicinu visus, gan tos latviešus, kas dzīvo šeit Polijā, gan arī vienu Latvijas interesantu un draugu. Lūdzu, brauciet ciemos, mēs jūs laipni gaidīsim.